meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 2. nedēļas lasījums. Svētdiena. Dievs radīja dzīvniekus. Ziedi atvēra ziedlapiņas un gozējās saulē. Koki šūpojās liegajā vējā. Putnu kori dziedāja slavas dziesmas, bet kristāli skaidrajos ūdeņos un ap krāsainiem koraļu rifiem peldēja zivis. Pasaule bija skaista. Šāda aina pavērās 6. radīšanas dienā. Bībele mums saka: Tad Dievs sacīja, lai zeme izdod dzīvus radījumus pēc viņu kārtas, lopus, rāpuļus un zemes zvērus pēc viņu kārtas. Un tā tapa. Oho! Pēc Dieva pavēles aulekšoja zirgi, rēja suņi un rēca lauvas. Lielie ziloņi un sīkās lauku peles līdzās cits citam ēda augus. Visi Dieva radītie dzīvnieki izskatījās, uzvedās un izklausījās atšķirīgi, taču viņi visi laimīgi dzīvoja kopā. Izlasīsim 1. Mūzes grāmatas 1. nodaļas 25. pantu. Un Dievs radīja zemes zvērus pēc viņu kārtas un lopus pēc viņu kārtas un visus rāpuļus pēc viņu kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam. Ko Dievs domāja, sakot, ka katrs dzīvnieks ir radīts atbilstoši to kārtai? Dieva radījumiem bija tādi bērni kā viņi paši. Viņš radīja tārpus tā, lai tie vienmēr būtu tārpi. Viņi nevarēja pārvērsties par zivīm. Viņš lika pērtiķiem vienmēr būt pērtiķiem. Tie nevarēja pārvērsties par cilvēkiem. Katrs dzīvnieku veids tika gudri izstrādāts tā, lai tie paliktu tādi, kādus Dievs tos radījis. Pēc visu dzīvnieku radīšanas Dievs redzēja to labu esam. Arī mēs varam teikt, tas ir labi. Padomā un pastāsti. Par kuru dzīvnieku tev patīk domāt, lai atcerētos Dieva radošo spēku? Vai ir kāds dzīvnieks, par kuru vēlies uzzināt vairāk? Atceries meklēt norādes dzīvniekos un dabā, jo tie vienmēr kaut ko māca par Dievu. Šodien pirmo reizi dzirdēsim atmiņas panta dziesmu no 1. Mūzes grāmatas 1. nodaļas 27. panta. Vai esi gatavs? Klausāmies! Cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla, viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. 1. Mūzes 1, 27. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva
7. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam par dzīvnieku daudzveidību un lomu, ko katrs no tiem veic mūsu planētai.